Bārenītes dzirnas. Kāda nabaga bārenīte bija palikusi viena pati pasaulē, kā nomaldījies jēriņš, un viņu bija pieņēmuši par audžu meitu gaužām cietsirdīgi ļaudis. Audžu vecāku ģimenē bārenītei nebija cita drauga kā mājas suns Krancis, kam viņa dažkārt atmeta kādu maizes garoziņu. Bārenītei bija jāmaļ no rīta līdz vēlam vakaram, un kad viņai pārgurstot, reizumis dzirnas apstājās, saimniece tūdeļ ar nūju klāt. Vakaros bārenītei rokas bija notirpušas stīvas kā koka vāles, bet kas par to bēdās? Maizes rieciens, ko bāra bērnam no žēlastības atmeta, taču bija audžu vecākiem jāatkalpo, vaigas viedros strādājot. Bet kas gan dzird bāriņu nopūtas un skaita viņu birdinātās asaras? Kādu dienu, kad bārenīte pavisam bēdīga un izsalkusi atkal grieza smagās dzirnas, viņu sētā ienāca kleps vienacis ubaks, ģērbies vienās skrandās. Taču tas bija nevis parasts ubaks, bet slavens somu zintnieks, kas mēdza pārvērsties par ubagu, lai ļaudis viņu nepazītu. Ubaks apsēdās uz sliekšņa, vērīgi noskatījās bārenītes smagajā darbā, izņēma no savas tarbiņas kumosiņu maizes un iebāza meitenei mutē teikdams: pusdienas vēl tālu, ied drusciņ maizes, lai tev rastos spēks kaulos. Bārenīte grauza sauso maizes garoziņu, kas bija gardāka par rausi, un tūdeļ viņa sajuta savās rokās pieaugam spēku. Tad ubaks teica: tev, nabadzītei, būs gan rokas nogurušas, augu dienu smagās dzirnas griežot. Bārenīte neticīgi palūkojās vecajā vīrā, it kā gribēdama pārliecināties, vai viņš to jautā nopietni. Redzēdama vecīšas sejā laipnu smaidu, viņa sacīja: kas gan par bāra bērna rokām bēdās? Panadzes vienās asinīs un muguru nūja vēlēt vēlē, kad nespēju tik daudz padarīt, cik saimniece grib. Ubaks lika viņai visu sīki, jo sīki izstāstīt par sevi. Kad bārenīte pabeidza, sirmgalvis izņēma no savas tarbas lakatiņu, iedeva to meitenei un sacīja: apsien šo lakatiņu gulēt iedama, sev ap galvu un no visas sirds nopūsdamās saki: jauko sapnīt, aiznes mani turp, kur es varētu atrast tādas dzirnas, kas maltu pašas. Bārenīte iebāza lakatiņu azotē un pateicās par dāvanu, bet vecais vīrs jau gāja savu ceļu. Vakarā gulēt iedama, bārenīte darīja tā, kā ubaks bija pamācījis. Viņa apsēja lakatiņu ap galvu un asarām acīs klusu izteica brīnuma vārdus. Kaut gan pati no tā neko daudz necerēja. Tomēr to vakar viņa iemiga ar vieglāku sirdi nekā parasti. Tiklīdz bārenīte aizvēra acis, viņai parādījās brīnumains sapnis. Viņa sapņoja, ka iet tālus ceļus un piedzīvo daudz un dažādus brīnumus. Beidzot viņa it kā nonāk dziļi pazemē, liekas vai pašā ellē. Tik baigs un dīvains tur viss bija. Vārti atvērta līdz galam, taču nekur neredz nevienu dzīvu dvēseli. Pagājusi tālāk, viņa dzird rūkoņu, it kā maltu dzirnas. Bārenīte bailīgi turpina iet uz to pusi, no kurienes nāk rūkoņa, līdz kādā klētī atrod lielu lādi. No šīs lādes nu jau skaidri atskan dzirnu rūkoņa, taču bārenītei nav pat tik daudz spēka, lai lādi pakustinātu. Kur nu vēl to pacelt? Te viņa ierauga stallī pie redelēm baltu zirgu, un tūdeļ viņai ienāk prātā priecīga doma: izvest zirgu no staļļa, piesiet ar virvi lādi un tā to aizvestu. Domāts darīts. Meitene ar virvēm piesēja lādi pie zirga, pati apsēdās uz lādes vāka, rokā paņēma garu stibu un pilnos auļos brauca mājup. Otrā rītā pamodusies, bārenīte tik dzīvi atcerējās zīmīgo sapni, it kā viņa īstenībā būtu krietnu ceļa gabalu nobraukusi uz lādes vāka. Bet tavu brīnumu! Blakus savai gultei bārenīte ieraudzīja lādi. Aši piecēlusies, viņa pagrāba sauju miežu, kas vakarā bija palikuši nesamalti, iebēra graudus vāka atvērumā
un palūk tik. Tai pašā mirklī sāka rūkt dzirnas. Pēc brītiņa maizes bija pilns ar miltiem. Nu, bārenītei sākās laimīgas dienas. Burvju dzirnas lādē mala, ko tik tur bēra. Un tik vien raižu bija, kā graudus pa lādes vākus sabērt un samaltos miltus no lādes apakšas izgrābt. Bet lādes vāku bārenīti nedrīkstēja nemūžam atvērt, jo ubaks to stingri bija piekodinājis. Tas tev atnestu nāvi. Pēc kāda laika saimniece pamanīja, ka lāde palīdz bārenītei malt. Nu, viņa sāka gudrot, kā bāreni padzīt un tās vietā likt malt lādei, jo lāde taču neprasa ēst. Bet vispirms saimniecei gribējās pamatīgi apskatīt dzirnu lādi, lai dabūtu redzēt, kur īsti atrodas brīnišķīgais malējs. Ziņkāre urdīja viņu dienu un nakti un nedeva miera. Par visu varitai gribējās uzzināt noslēpumu. Kādu svētdienas rītu saimniece lika bārenītei iet uz baznīcu un apsolījās pati apkopt mājas soli. Nekad vēl bārenīte nebija dzirdējusi tik laipnus vārdus. Priecīga viņa uzvilka tīru kreklu, labāko no savām skrandām, un mudīgi devās uz baznīcu. Saimniece uz sliekšņa stāvot tik ilgi noraudzījās bārenītei pakaļ, līdz tā nozuda viņas acīm. Tad viņa sagrāba klētī sauju graudu, uzbēra tos uz lādes vāka un gaidīja, kad dzirnas sāks malt. Bet dzirnas nemala. Varbūt dzirnas mals tad, ja graudus iebērs lādes vāka atvērumā, nodomāja saimniece. Ar lielām pūlēm viņai izdevās pacelt lādes smago vāku. Beidzot pavērās tāda šķirbiņa, ka varēja ieskatīties lādē. Bet tavu postu! No lādes izšāvās liesmas, un saimniece tūdaļ aizdegās kā pakulu kodeļa. Pēc brītiņa no viņas bija atlikusi tikai riekšava pelnu. Pēc kāda laika atraitnis saimnieks taisījās ņemt sev otru sievu. Te viņam ienāca prātā, ka audžumeita bārenīte jau pieaugusi, un ka nu gan tālu precībās vairs nav ko braukt. Kāzas nesvinēja nekādas lepnās, un vakarā, kad kaimiņi bija aizgājuši katrs uz savām mājām, jaunais pāris likās gulēt. Otrā rītā jaunā sieva klēpī iegājusi ieraudzīja, ka lāde ar dzirnām naktī pazudusi. Taču nekur nebija redzamas zagļu pēdas. Gan izmeklējās it visur, gan klaušināja pa tuvu un tālu apkaimi, vai kāds nebūtu manījis nozudušo lādi. Tomēr līdz šai dienai to neviens nav redzējis, ne arī par to dzirdējis. Brīnumlāde ar dzirnām, ko bārenītes sapnis kādreiz bija uzbūris no pazemes, būs droši vien tikpat brīnumaini atkal nogrimusi.